Labdien visiem Rāmaus dalībniekiem, apmeklētājiem, viesiem. Un es īpaši prieks sveikt visus mūsu runātājus šodienas, es teiktu, Rāmaus tādā atklāšanas, iesildīšanas konferencēs, diskusijā par to, cik viegli būt jauniem lauksaimniekiem. Mēs esam paņēmuši tādu paudžu nomaiņas tēmu jautājumu. Mums ir ļoti interesanti dalībnieki šodien. Es varbūt arī iepazīstināšu, tātad mums piedalās mūsu diskusijā zemkopības ministrs Armands Krause. Labdien, Armand! Labdien! Zemkopības ministrs valsts sekretārs Raivis Krombergs. Labdien, Raivi! Jauno zemnieku klubu vadītāja, ko droši vien jau ļoti daudz pazīst, Sandra Eimane. Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Sveiki visiem! Un Edgars, jaunais konsultants un arī jaunais lauksaimnieks savā veidā, kas ir tāds tilts, kas palīdz jaunajiem zemniekiem ienākt paudžu maiņu šai programmās, gan tie, kas pārņem saimniecības, gan tie, kas veido jaunas. Labdien, Edgar! Jā, sveiki visiem! Un es esmu Cimermans Mārtiņš, Latvijas lauku konsultāciju centra valdes priekšsēdētājs. Šodien vadīšu šo sarunu, būšu kā varbūt arī nedaudz klausīšos jūsos. Sekosim līdzi Facebook tiešraidēs mūsu skatītāju jautājumiem. Ja arī kāds grib šos jautājumus uzdot, droši rakstiet. Mēs viņus mēģināsim arī mūsu šīs dienas diskusijas dalībniekiem uzdot. Un mums šodien stendā, zemkopības ministrijas kopstendā ir daudz izglītības iestādes. Gan universitāte, gan Malnau, gan Bulduri, viss, kas saistīts ar jauniešiem. Droši vien viņiem arī tas interesē, kāpēc arī šodien mēs esam sanākuši kopā, kā tad būt laukos, veiksmīgam, jaunam un kā kļūt par tādu. Un pirmais jautājums, lai mēs nostātos varbūt uz tādas vienas lapas, ir, kas jūsuprāt, īsi varbūt vienā minūtē ir veiksmīgs jaunais lauksaimnieks? Kādu jūs padomāt laukos redzētu ģimeni jaunajiem lauksaimniekiem, ko mēs varētu teikt par veiksmīgi jaunie lauksaimnieki? Kas viņus raksturot? Kurš pirmais drosmīgais? Raivis, aiziet? Labdien! Pirmajam vienkārši visvieglāk runāt, jo pārējie te kaut ko vēl pieliek klāt un vēl papildim. Kāpēc pacēlu roku? Es gribēju vienkārši paspilgtināt to, ka jaunajam lauksaimniekam ir tā nenormālā privileģija tam, kas nebija lauksaimniekiem ar sudraba programmu, kā es saucu sevi jau. Šobrīd lauksaimniekam ir iespēja tikt gan pie finansējuma, gan viņam ir dažādi juridiski un finansiāls atbalsts pieejams. Iespējams, ka arī izglītības apgūšanā ir kaut kādas priekšrocības, kā varbūt kādreiz mēs tikai no grāmatām vai no bibliotekas mācījāmies šīs praktiskās lietas un citi piemērojumā aspekti. Mums ir Eiropas atvērtās robežas, mums ir iespēja arī gūt šo starptautisko pieredzi. Un protams, kad arī jaunajam lauksaimniekam citam ir paveicies, kam jau ir mantojumā kaut kas atnācis, bet otrs arī jaunais lauksaimnieks tiek pie šiem finanšu resursiem, kā es teicu, un viņš var jau iegādāties savu īpašumu, uz kuru arī tad turpināt to saimniekošanu. Un jaunais lauksaimnieks vairs nav tas lauksaimnieks, kā kādreiz mēs domājām, kas ir lauksaimnieks. Viņš ir digitāls, ar IT rīkiem apveltīts, un viņš var savu biznesu bieži vien vadīt no siltām zemēm un citām labām lietām. Tas bija iesildīties. Labi, paldies. Tad varbūt tiem rindas kārtībā vai Edgar? Jā, ja man būtu jāraksturo veiksmīgs, manuprāt, bija tāds jautājums, veiksmīgs jaunais lauksaimnieks, tad tas uzsvars noteikti būtu uz to, ka spējīgs uzturēt ģimeni, nestrādājot spiestu papildus darbu un nevelkot savu saimniecību kā slogu. Jo tas arī redzēts kā prakse tagad šajā brīdī. Jā, noteikti, ka tā atslēga ir spējīgs uzturēt ģimeni, un lai saimniecība nav kā sloks, kas iet līdzi. Jā. Labi. Sandra. Jā, labdien visiem. Lai mēs būtu uz viena viļņa, es gribētu pakomentēt, ka arī pārējo zināšanai jaunais lauksaimnieks Latvijā ir līdz 40 gadiem. Jaunietis daudz, kur mēs saprotam, ka tas ir 25, varbūt 35 gadi, bet Latvijā tas tieši jaunais lauksaimnieks ir līdz 40 gadiem. Un kāds ir jaunais lauksaimnieks, es gribētu teikt, ka noteikti iekšēji viņš ir ar ļoti daudz jautājumiem, izaicinājumiem, pārbaudījumiem,
Jā, Raivis jau minēja ļoti daudz pieejamās programmas no ministrijas puses, bet, lai tiktu pie šīm programmām, finansējumiem, ir ārkārtīgi daudz, kam jāiziet cauri, un tur ir jābūt daudzām atbildēm jau pašam sevī, un, protams, ka jaunajam lauksaimniekam ir arī jāsaprot, ka lauksaimniecība jau nav vienīgais, ka mēs esam cilvēki, un ka primāri mums ir jādomā gan par sevi šobrīd, kā sevi uzturēt savu ģimeni. Un es zinu, ka ārzemēs ir ļoti daudz lauksaimnieki, kas strādā papildus pamatdarbu, un lauksaimniecību atstāja tikai kā hobiju. Un tas arī ir ļoti, ļoti svārstīgi, kurā brīdī tu sevi vari saukt par lauksaimnieku beigās. Un jaunajam lauksaimniekam ir jābūt ar domāšanu gan par risku izvērtējumu, gan par ilgtermiņa dažādiem risinājumiem. Un tāpēc nākam tālāk, kā mēs Jauno zemnieku klubs kopā ar ministriju, lai mēs varam strādāt tā, lai jaunajam lauksaimniekam ir sajūta, ka viņš ir veiksmīgs gan šodien, gan rīt, gan pēc daudziem gadiem arī vēlāk. Labi, paldies, Sandra. Armand. Veiksmīgs jaunais lauksaimnieks strādā noteikti veiksmīgā saimniecībā, bet viņš neatšķirās no jebkura veiksmīga lauksaimnieka, tāpēc, ka, ja viss sokās, tad ir labi. Un galvenais, man liekas, jaunam lauksaimniekam ir tomēr baudīt un darīt to, kas patīk, un ja viņš bauda savu darbu, savus darba augļus, ja, tad viss ir kārtībā. Ja spēj nopelnīt savai ģimenei pietiekošu atalgojumu un tik pietiekam, lai arī varētu atvēlēt laiku saviem hobijiem, un kā jau jauniešiem pienākās, tām lietām, kas jādara jaunībā. Ja tur pietrūks nauda, tad viņš nejutīsies veiksmīgs. Ja būs līdzekļi visam, gan darbam, gan priekam, gan arī ģimenei, tad viss būs kārtībā. Reni. Jā, es gribēju papildināt tieši diskusiju ar pēdējo arī, ko ministrs teica. Man liekas, ka pirmais ir jāpatīk tam, ko tu dari, jo bezjēdzīgi sevi laust tajā darbā mēs pavadām ļoti daudz stundas, kurš 8, kurš 10 un vairāk, un 12 vairāk. Tā kā tas ir pats pirmais, bet otras divas lietas, man liekas, pirmais ir jābūt zināšanām arī. Tas ir ļoti parādījies, un zināšanas, protams, var ļoti daudz iegūt praksē, bet arī nav slikti, ja kaut kas ir pamācījies šajā sfērā. Tas būtu stabili. Man otrā lieta, ko mēs redzam no veiksmīgiem, ka viņi arī saprot to drēbi, ka viņi zina, ko dara. Ja? Un trešā lieta, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka, lai kā tas patiktu, ko darīt, lai cik labi saprast, ir jābūt šim te biznesa tvērienam, ir jābūt krampim parādīt. Ja vēl šogad es tikko sāku, varbūt man pirmais gads ir ar zaudējumiem, es varu parādīt, ka pēc 3 gadiem un 2 mēnešiem būs tas, ko finansē sauc pa break-even, ja, un būs lūzums un aizies, jo to, ko arī Raivis minēja, valsts sekretārs, ļoti daudz šobrīd programmas, kur īstenībā jaunajiem nāk pretī, un ja es varu pārmest tādu tiltiņu uz to, ko mēs redzam no mūsu portfeļa, ir jaunie lauksaimnieki ļoti bieži ir tādi, kuri pārņem saimniecības no saviem vecākiem, ja, un izmanto šos te finanšu instrumentus, un mēs par to ļoti lepojamies, un to mēs redzam vairākās jomās, vairākās mūsu programmām, pa kurām es varbūt vēlāk arī varēšu pieminēt. Paldies! Jā, galvenā atziņa, ko es no jums sadzirdēju, ir spēja uzturēt ģimeni. Tikko lasījāt ziņā, bet tur bija tāda vētra sociālos tīklos, ka jāspēj nopelnīt 20,000 mēnesī, lai ģimene būtu pārtikusi. Kā varbūt, Edgar, jūs, Sandra, jaunie šādu ciparu 20,000 mēnesī, lai ģimene ir apmierināta ar to, kā jūs tikko iezīmēt, var atbraukt atpūsties digitāli, attālināti, visi forši, visi robotizēti. Es tagad strādāju saimniecībā. Zinu, Sandra ir aktīva lauksaimniece arī pati un zinu, kas notiek uz lauka. Kā jūs, kā jaunieši, šos 20,000 mēnesī redzētu? Kā viņus pacelt augšā? Kas ir vajadzīgs? Biznesa plāns. Pirmkārt, ir jāsaprot tas, vai šādam 20,000, lai tiktu līdz šādai summai, ir mantot saimniecība vai ir jāsāk no nulles. Tās ir pilnīgi atšķirīgas situācijas. Sākt no nulles ir gandrīz nereāli. Pārņemot saimniecību arī ir ļoti daudz izaicinājumu. Tomēr ir paudžu nomaiņa, savstarpējie konflikti un tam līdzīgi. Bet ļoti daudz var arī mācīties no vecākām paudzēm, pieredzējušākām paudzēm, kas atkal ir ļoti, ļoti liels atspēriena punkts tieši jaunajiem un tāds labs pamats. Lai tiktu līdz 20,000 mēnesī un ko ar tiem darīt, es teiktu, ka tas noteikti ir ilgtermiņa plāns un ka tam ir jau jābūt nevis varbūt uzreiz ārzemēs iztērētam braucienā,
bet ieguldītam un atpakaļ, jo biznesa jau kustās, nauda jau kustās, nevar jau visu tikai uzreiz tērēt savām izpriecām tam līdzīgi. Ja vēlās uzturēt lauksaimniecību, tad šī nauda ir ilgtermiņā jāieplāno, jo lauksaimniecība nav īstermiņa biznesa. Edgar? Jā, Edgar, tu kā jaunais konsultants droši vien arī rēķini, kā tos 20,000 mēnesī tai ģimenei dabūt. Kā tu jūti, cik tas ir viegli? Un man tas Andrs teiktais, es gribu bišķi varbūt paturpini, no nulles ir sākt nereāli. Vai tas tiešām ir nereāli, vai tomēr tur ir kaut kas vajadzīgs arī, lai sāk no nulles? Runājot par šo te ciparu, cipars ir ok, jā, 20,000 mēnesī. Varbūt tas liekas nereāli kaut kādā brīdī, bet viss ir atkarīgs tiešām no situācijas, no spējas investēt, no spējas piesaistīt investīcijas un pa lielam no mums pašiem. Un par to, vai sākt no nulles, Sandra teica, tas ir gandrīz nereāli. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti grūti, bet tas ir izdarāms, jo, kā minēja Raivis, ir finanšu instrumenti, ir iespējas piesaistīt naudu, bet tur tiešām vajag pamatīgu plānošanu, ticību sev, spēju uzņemties risku, jo tas vienmēr ir risks, cipari ir diezgan palieli. Bet es domāju, ka tas ir jauniešu varbūt tā atšķirība nedaudz no mūsu pieredzējušākās paaudzes, kad viņi ir gatavi riskēt. Un arī ministrs atklāšanā teica, ka šis ir tas pārmaiņu laiks un gatavi ne tikai riskēt, bet arī pielāgoties pārmaiņām. Jā. Papildinot arī, ko es minēju, un arī, ko Edgars teica, ka krīzes laiks ir labākais laiks, kad radīt ilgtermiņa biznesu. Un tas ir, ja tiek cauri krīzē, tad tas jau ir spēcīgs pamats. Paturpinot savu teikto par to, ka gandrīz nereāli ir sākt no nulles, es to gribu pamatot ar to, ka ļoti daudz banku pārstāvji vai citu finanšu institūcijas jaunos lauksaimniekus neuztur nopietni, jo viņi taču ir jauni, vēl nezinu, ko paši grib. Vēl neko nesaprot, neko nav izmēģinājuši, un jaunie lauksaimnieki vispār ir mazi lauksaimnieki, un tālāk par ideju neko nesaprot. To mēs dzirdam, to mēs redzam, un tas ir ļoti slikti, jo tā nav. Mēs redzam šādu te attieksmi no citām iestādēm, bet jaunais lauksaimnieks ir tas, kurš ir gatavs darīt vēl vairāk, sevi izlikt vēl vairāk kā jebkurš cits, pat sevi kā personību noliekot malā. Un, jā, mēs varam minēt, ka gan no Altuma puses, gan no ministrijas puses ir tik daudz finanšu līdzekļu, bet lai līdz viņiem tiktu, lai piekļūt šim finansējumam, ir ārkārtīgi daudz šķēršļi, kur var arī ir psiholoģiski izdegt, sajukt prātā. Un sajukt prātā tā ir viena no pēdējā laika iezīmēm, bet es gribētu teikt, ka tā ir ļoti liela prasme nesajukt prātā. Paldies. Edgar, īsu piezīmi, jā? Mazu piebildīt, jā, par šiem 20,000. Mums jāatcerās, ka lauksaimniecība ir plaša nozare un virzieni ir daudz. Un, ja mēs skatīsimies, piemēram, uz graudiem un kaut kādas 100 hektāru, tas noteikti nav iespējams. Bet siltumnīcas, apsildāmās siltumnīcas, dārzkopība, augļkopība. Mums jāsās uz virzienu, kas ir pelnošāks, kad mēs no tā 1 hektāra dabonam vairāk šo te efektivitāti, šo te ciparu lielāku. Jā, kā es teicu, plānošana. Jā. Paldies. Jaunieši iedeva mums tādu foršu. Man tad pilns ar jautājumiem saskrēja. Es zinu, ka Armandam jāskrien tālāk uz radio, laikam, uz interviju, ja? Būs pēc kāda laika. Tāpēc, Armand, šeit ir daudz punkti. Tātad atbalsts lauksaimniekiem jaunajiem ienākt. Varbūt kā tu raksturotu, arī tev ir pieredze būt jaunam kādreiz, varbūt, man liekas, jaunība jau vairāk ir galvā, vai ne, cik tu esi jauns un ambiciozs un kāds Andra teica, gatavs riskēt. Armand, politiskie varbūt šī uzstādījuma pret jaunajiem. Ja mēs gadā jauno lauksaimnieku programmā mēs esam gatavi investēt apmēram 120 saimniecībās 7 gados, kas ir Eiropas fonda atbalsts, kas ir ministrijas tādas liels programmas, 60 vairāk miljoni mums ir jaunajiem lauksaimniekiem paredzēti no Eiropas fondiem. Kā tu varbūt redzētu šīs atbildes jaunajiem, ko mēs varam varbūt viņus vēl iedrošināt? Izglītība ļoti skaidri parādījās. Tie, kas grib sākt no nulles, mantot saimniecības, varbūt kā tu redzi šo virzienu, ko tu iedot jaunajiem drošībai?
Nu, pamatā tomēr te jāsaka tā, ka jāpiekrīt Reinim ir zināšanas, un es teiktu, tāds komentārs par to Twitterī, tā diskusija, vai X-ā bija par tiem 20,000, tad pirmais, ko vajadzēja uzdot jautājumu, jūs runājāt par ienākumiem vai ieņēmumiem. Tas ir divas dažādas lietas. Turpat to diskusiju arī paturpināt tajā platformā X. Ja. Bet jauniešiem, man liekas, pats svarīgākais zināšanas un tālāk ir šis atbalsts, ko mēs no Eiropas Savienības programmām varam dot, lai viņi varētu strādāt modernā saimniecībā. No, jāsaka tā, ka es domāju, ka mēs paši vairs negribam iekāpt vecā Belarusā, un pa jauniešiem mēs viņus vienkārši tur nedabūsim iekšā tādā traktā. Un tas nozīmē, ka jā, mums tas atbalsts jāvirz tāds, lai saimniecības būtu modernas un lai jaunieši varētu strādāt tiešām atbilstoši mūsdienām un arī justies labi. Un tad viņi ies, un šis atbalsts, kas jāvirza ir lauksaimniekiem, tad viņš arī ir tādā gultnē jaunajiem lauksaimniekiem jāvirza, lai viņi varētu savas saimniecības attīstīt, domāt savādāk, varbūt kā mūsu paudze. Un, jā, tā kā tāds atbalsts jāturpina. Paldies, Reni. Pilnīgi precīzi arī tas formulējums, tas bija arī tas, ko es gribēju vaicāt, jo, protams, Twitterī ir viens, jā, bet, ja tiek teikts peļņa ir viens ambīcija līmenis un ienākumi vai ieņēmumi ir pilnīgi kaut kas cits, jo tad ir vēl izdevumi un tad paliktu peļņa. Ja? Un tā ir tā lieta, kur, manuprāt, arī jautājumu uzdevējiem, arī, ja tiešām bija tāds jautājums, man liekas, tur arī ir jau jāsaprot atšķirība. Un tas, ko es teicu, arī ir kaut kādām zināšanām arī jābūt šajā jomā, jo sāk kā jauniem un gribēt peļņu 20,000, es domāju, tas būtu nenopietni. Bet, ja es varētu tagad varbūt šajā sadaļā arī tika pieminēt arī šie instrumenti, man visvieglāk, es esmu diezgan dziļi matemātikā bijis un finansēs, tāpēc man visvieglāk ir operēt ar skaitļiem. Ja? Un ja šeit tiek pieminēti tie piemēri, vienkārši tāds apaļs frāzes, es gribētu likt priekšā, jo mums ar Zemkopības ministriju ir izcila sadarbība bijusi vairākās programmās. Un es te tikai tagad nosaukšu dažas. Ja? Mums gada laikā speciālos virzienos, kur ir jaunajiem lauksaimniekiem, ir 100 jaunas šādi atbalstīti, bet vairākās citās programmās ir pieejams finanšu instruments vispārīgi. Piemēram, visi zina zemes fondu. Ja? Ir 100 miljoni pāri zemes fondam un visiem patīk, bet ja mēs paskatāmies kādreiz tur, kur Altuma iejaucās, piemēram, arī ar pirpikumu tiesībām, labā ziņā, un 63 gabals mēs skatījāmies Madonas Gulbens pusē, 1/4 daļa no šī visa aizgāja tieši jaunajiem. Jaunais tātad dabū nomā kaut kādu īpašumu, ko viņš šobrīd nevarētu nopirkt. Tas ir pilnīgi uzskatāms piemērs ar skaitļiem. Otra lieta, ja mēs skatāmies arī tagad šīs jaunās programmas, kuras pieteica janvārī Altuma, līdz 100,000 ir sadalīts maz nodrošināti kredīti, līdz 25,000 ir bez nodrošinājuma iespējams, ja ir labs biznesa plāns. No 25 līdz 50,000 ar minimālu komercķīlu, ja, mēs redzam, cik vien var draudzīgi, ja, jo bieži arī nodrošinājums vērtīgs nav varbūt tieši tajā reģiona aspektā minams. Ja. Tā kā šie ir tādi labi piemēri. Ja. Visbeidzot, protams, ja mēs pārmastos uz jau tādām nobriedušākām saimniecībām, arī kurā vienkārši varbūt ir sākums bijis labs, pēc tam ir grūtāka laika kā iepriekšējais gads. Ja. Novembrī mēs palaidām programmu, kur bija apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem, ja, 3% likmi. Un šajā gadījumā uz šo ir 40 miljoni apstiprināti darījumi no 50 miljonu iesniegtajiem, ja, 3,5% šādā laikā. Bišķi mikrofons raustās, ja. Tagad paņemšu mazliet ministru. Lai pabeigtu domu, paņemšu ministru mikrofonu, tāpat pēc tam uz radio jālaižās, ja. Tagad viens paliek brīvs. Un es domāju, ka šie skaitļi diezgan daudz runā paši pa sevīm, un ir viena iespēja sēdēt un iemest Twitterī vienkārši kaut kādu domu, un man liekas daudz labāk veicās tiem, kur iet kārpās un arī ar jūsu kolēģiem. 15% no mūsu pieteikumiem nāk tieši caur LLKC, tā kā liels paldies par to. Jā, paldies. Varbūt es tagad ātri pareiķināju. Ja mēs gribētu divi pieaugušie ģimenē nopelnīt 2,000 eiro uz rokas, kas ir laba vidusslāna pārtikuša saimniecība, tad droši vien tā ir tie 40,000 ir algas, plus nodokļi vēl tikpat. Tad, tas apgrozījums sasniedz 200,000, kas ir tāda, apgrozījums tieši tā ir algas daļa.
Un šeit tiešām tas investīcijas. Tikko satiku vienu kaimiņu zemnieku, lielāko Bauskas novada sīpolu audzētāju. Viņš teica, pirms 3 gadiem es skatījos traktoru cenas, Valtra maksāja 35 000, tagad viņš maksā 70 000. Viņš saka, man tās sīpolu cenas nav dubultojušās. Sandra, šādas investīcijas saimniecībā, kā tu redzi, tev ir arī pieredze no taviem jauno zemnieku stāstiem, jauno zemnieku klubu stāstiem. Kas ir vajadzīgs, lai saimnieks kļūtu šāds veiksmīgs? Cik ir viegli Latvijā tikt pie šādas naudas investīcijām? Protams, jebkura investīcija ir jāizvērtē. Ir jāizvērtē, vai pirkt to jauno traktoru, vai pirkt agregātu, vai traktoru un vairākus agregātus, jaudīgāku traktoru, vai tomēr lietotu traktoru. Jautājums ir, cik veiksmīgi, cik vienkārši tikt pie finansējuma investīcijām. Ņemot vērā to, ka 40 000 grantu programma nav palielinājusi savu summu, labi, tiksim pie 40 000, bet 40 000 vērtība vairs nav tāda, kāda tā bija granta programmas sākumā. Tas ir pirms 7 gadiem. Un, ja tu minēji piemēru par to, kā atšķirās tehnikas vienības cena gada griezumā, tad 7 gadu griezumā tā ir ļoti liela atšķirība. Protams, 40 000 finansējums ar jaunākiem kritērijiem, kas ir šeit, es varu teikt, pateicoties ministrijai un darbam ar lauka atbalsta dienestu, pēdējai kārtai mēs esam mainījuši kritērijus un ir pieejamāka šī finansējuma daļa. Arī pieteikumi ir ļoti daudz. Tas viss ir iespējams, bet ko es esmu dzirdējis no mūsu biedru stāstiem, ir, ka ļoti daudz atdurās arī pret saistībām, birokrātiju un neizpildāmajiem šķēršļiem. Pie šī mēs strādājam. Arī lauka atbalsta dienests saprot to, ka arī viņi negrib sarežģīt šos te procesus. Bet ir jāsaprot, ja tu gribi tikt pie finansējuma, tam ir jābūt pamatotam biznesa plānam. Tas nevar būt biznesa plāns 1 vai 2 gadiem, ja tomēr gribi saņemt šādu investīciju finansējumu. Jā, Sandra, paldies. Edgar, tev tad atkal nāksim atpakaļ pie otras pieredzējušās puses, tā saimniecības nodošana. Tu man minēji pirms mēs gatavojamies šai sarunai, ka Latvijā ir problēma, kad vecāki nevienmēr labprātīgi grib nodot saimniecību jaunajiem, un ka būtu forši, ja mums būtu tāda, varbūt, kā bija kādreiz priekšlaicīgā pensionēšanās programma, kad būtu normāli vecākiem paiet malā un atdot saimniecību jaunajiem. Kā tu redzi šo? Jā, tas noteikti nav viennozīmīgi, kad ir grūti, bet ir daudz nācies saskarties pēdējos gados ar šādām pieredzēm, kad ja arī tā nodošana notiek, tad tā nodošana notiek tāda, ka tas jaunais turpinās saimniekot tieši tāpat, kā darīja, neteiksim vecais, bet pieredzējušais. Un tur es domāju, tā uzticība nedaudz klibo, un ir arī ļoti labi piemēri, bet varbūt tas finansējums par to nodošanu, tā programma, ko minēja, ka bija iepriekš, tas varbūt līdzētu, bet es domāju, tas ir domāšanā, jo arī cik ir izbraukāts ārzemes, tas ir mums tā izteikti, ka ļoti grūti uzticēties jaunajai paaudzei un nodot tos grožus. Un ja kaut ko sabeidz, ja pa daudz uzriskē, un viņiem taču ir tāds entuziasms un pārāk liels idejas, un nevienmēr, es arī saprotu šo te otru pusi, kad kāpēc, lai varbūt uzticētos, vai ne? Bet tas tāds mājas ar 2 galiem ir, to ļoti grūti tā. Jā. Es zinu, ka mums Armandam jāskrien prom. Varbūt, Armand, tev tādu kopsavilkumu. No vienas puses, tu vari pats, kas būtu tas, lai tu atdotu saimniecību saviem bērniem. Es zinu, ka tev vēl ir daudz gadi jāstrādā līdz tam, kad tu šādu lēmumu pieņemt. Bet varbūt arī kā šo paudžu maiņu tu redzi Latvijā. Kas mums 30 gadi pagājuši, kā Latvija kļuva neatkarīgi vairāk. Paudzes ir nomainījušās. Kā tu redzi šo paudžu maiņas stāstu Latvijā? Kā viņš būtu jāattīstās kādā gultnē? Man liekas, pirmais, jebkuram, tas ir lauksaimnieks vai jebkurš uzņēmējs, nevajag iedomāties, ka bērni gribēs pārņemt viņa biznesu. Tas ir pamatlieta. Bieži vien bērni izvēlās pavisam kaut ko citu. Līdz ar to galvenais to saimniecību ir nodot jaunām kādām. Un te, man liekas, mēs starp citu ar Altumu jau esam Reinu Bērziņu runājuši, un arī tādi priekšlikumi nākuši no lauksaimniekiem, ka jābūt ir pieejamai programmai, kur vienkārši var pietiekoši lielu saimniecību
nopirkt mūsu jaunais lauksaimnieks Latvijā, attiecīgi samaksāt vai nu saviem vecākiem par to saimniecību, jo jūs minējāt, ka vecāki bieži vien jaucās iekšā. Tā ir, bet ja jūs būsiet viņiem samaksājuši, tad jūs pateiksiet paldies, baudiet savu pensiju un nejaucieties iekšā. Vai arī, protams, vai jebkurš jaunietis, kurš ir profesionāls, kurš varbūt ir strādājis mazākā saimniecībā, grib paplašināt, var nopirkt lielāk. Man liekas, ka te ir tā pamatlieta. Pirmais tā tad ir no vecākiem lauksaimniekiem, kuriem ir bērni, neiedomāties, ka viņi bērni gribēs pārņemt, un otrais dot iespēju jebkuram jaunam arī iegādāties saimniecību, lai nenopirkt ārzemnieki, bet nopirkt mūsu pašu jaunieši. Armand, ko tu novēlētu jauniem lauksaimniekiem? Mums ir ļoti daudz skatītāji arī no skolām lauksaimniecības. Varbūt, jā, pirms tu dodies tālāk, ko tu novēlētu jaunajiem? Es teiktu, vairāk apgūt zināšanas par lauksaimniecību, par mežsaimniecību, starp citu, un iet šajās nozarēs strādāt un nebaidīties. Te var gan nopelnīt, gan arī baudīt darba augļus un priecāties par to, ko tu dari. Paldies, Armand. Es zinu, ka tev jāskan tālāk. Paldies, un mēs turpināsim mūsu sarunu, jo nu jau mēs ejam tādā Reini. Šeit izskanēja arī jautājums mums no Facebook. Jautājums ir par jauniem ir iespēja startēt Eiropas fonda atbalsta projektos, bet viņi to nevar īstenot, jo finanšu iestādes saka, gadu pastrādā, uzkrāja pieredzi, parāda, ka tu kaut ko jēdz, un tad mēs sāksim skatīties. Kā tu varbūt atbildētu uz šādu jautājumu? Jo, varbūt arī šis nav tikai... Es zinu, Altumam ir savādāka pozīcija, tu esi kā atbalsta banka, un pat nevar teikt savu, ka esi banka, finanšu institūcija, bet redzot, kā pārējās bankas uz šo jautājumu varbūt reaģē, kā tu šo komentētu jautājumu jauniešiem, kur tad būtu jāiet, lai viņš dabūtu sākumu startu? Tā, lai nāk pie mums, jā. Un tieši tā, kā tu teici, banka, ne banka, kā teica Šekspīrs, vai tu rozi nosauks savādāk, viņu smaržos savādāk, jā, tas vienalga, kā tu viņu sauks, vai ne, un mūsu gadījumā tiešām, es zinu, ir dar šīs diskusijas pa banku, bet pa to liekam nost, ir finanšu institūcija, un vienalga, kā tas ceļš ies pa banku, mums šā vai tā visu laiku ir programmas, kuras tiek paredzētas tieši šādiem gadījumiem, ko tu minēji, ja, kad, ja būtu tā, ka ir jāpastrādā gadu, un tad tu tikai vari nākt, tad tev ir tā kā aburtais loks, vai ne? Ļoti bieži, tāpēc jau arī mēs sakam, ka mums ir vairāki arī piemēri tādi zināmi, bet es arī jau skaitļos teicu, ka mums katru gadu ir ap 100 šādi, ja mēs kopā ņemam, ja, kuri tiek atbalstīti tikai caur vienu programmu, tad mums ir, piemēram, to, ko es jau minēju Zemes fondā, ļoti aktīvi, piemēram, gadījums, kur mēs skatāmies, ka no lieliem pirkumiem, ko Altums ir iegādājis, 4. daļa aiziet tieši pilnīgi jaunajiem, ja, kuri vēl nav spējīgi nopirkt. Ja. Tā kā mūsu gadījumā ir vairāk uz otru pusi nāc parādi, ka tev ir zināšanas, nāc parādi, ka tu saproti, kā tas bizness darbojās. Jā, būs kaut kādas nodrošinājuma prasības minimāls, par to nav runa, bet tas ir daudz vieglāk kā varbūt bieži kredīti iestādēs, jo tam tieši Altums ir domāts. Un es domāju, ka tad ir jāskatās konkrētais gadījums, bet piemēri pietiek. Un es teiktu vēl pat vairāk, mēs esam ne tikai tajā stadijā, kad ir jaunajiem, mēs arī visi cauri šajā ciklā, mēs skatāmies arī uzņēmējiem līdzi un palīdzam augt. Ja? Un ja mēs tagad ejam kaut kādus perimetrus, kurus es zinu pa novadiem, ja? Kaso Latgalē uzņēmums, ja nemaldos, mēs sākām, tā, ka viņam bija ap 100 hektāriem. Tas jau ir tālāk, kad ir aizauts, vairs nav galīgi jauns, bet jau lielāks. Ja? Šobrīd viņiem ir kaut kas ap 300-400 hektāriem un apgrozījums audzis no 17,000, kas ir pilnīgi minimāls, ja? Līdz 400 pār tūkstošiem. Ja? Diezgan vērā ņemams pieaugums. Ja? Mēs paņemam Vidzemi, Sijā, Pomeru. Sāk ar 50 hektāriem, kas arī nav lielākā saimniecība. Ja? Šobrīd ap 250, ja? Un paņemam Kurzemi, Sijā, Ziedu un Stādi. Ja? Tur arī mazāks aizdevums, es zinu, ap 100 000, kas nav tas arī miljonos mērāms, ja? Bet arī paneļiem, saules paneļiem. Ja? Dažādi labi piemēri, kurus mēs varam šeit saukt un saukt. Ja? Tā kā šeit es domāju, ka Altum apzināti tas viss grozs mūsu ir 40 pāri programmas. Un var, protams, iet un lasīt visus MK noteikumus, bet vislabāk iet pie tādiem kā jūs, kas ļoti arī palīdz konsultēt. Un vēlreiz paldies, mums liela daļa arī no klientiem nāk caur jūsu konsultācijām. Vai nākt un runāt ar mūsu, ja, šeit ir arī pārstāvji no Altuma, ja, nākt, tikties, ir reģionālie centri, un mēs piemeklēsim tās programmas, jo pēdējais tas teikums no manas puses, mums ir principā viss no paša sākuma, nu jau līdz tādiem izaugsmes kredītiem, kur jau savukārt iet runa pa lielām summām un līdz pat miljoniem.
Sandra, komentārs? Es gan jau gribēju pakomentēt jau kādu laiciņu par to paudžu nomaiņu. Ļoti daudz jaunie lauksaimnieki, kas pārņem saimniecību no vecākiem vai vecvecākiem, tomēr maina nozari, kurā darboties. Jo viņi ir redzējuši kādam šausmām, vecāki ir izgājuši cauri un jaunieši to varbūt negrib piedzīvot un ļoti daudz ko mācās. Bet šim pārejas procesam ir jābūt cieņpilnam no abām pusēm. Senčiem ir jāļauj jaunietim mācīties, kļūdīties, bet ir jābūt arī blakus kā atbalsta plecam. Nevis jāuztur jaunais lauksaimnieks kā konkurents, jo mūsu uztver ļoti daudz kur arī kā konkurents. Bet ir jāsaprot, ka jaunietis laukos ir tagadne un nākotne. Un atkal es ar cipariem par situāciju Eiropā. Kopumā no visiem Eiropas lauksaimniekiem tikai 11% ir jaunie lauksaimnieki. Un vidējais lauksaimnieku vecums ir 57 gadi, un vairāk kā 50% ir virs 55 gadiem. Un ar paudžu nomaiņu mums ir jāsaprot ne tikai šis pārejas process, kad saimniecība tiek pārņemta no vecākām paudzēm, un bieži vien ir arī tā, ka vecākām paudzēm nav kam atdot šo saimniecību, jo jaunietis ir izvēlējies citu ceļu vai ir citi ģimenes apstākļi, un nav kam atdot, un tur atkal ir tāds iztrūkstošais posms, pat ja būtu jaunieši, kas vēlētos sākt savu darbību lauksaimniecībā. Un man ir vēl kaut kāda atbalsta. Vēl pāris komentāri par paudžu nomaiņu, ka šim te procesam ir jābūt ne tikai saimniecību līmenī, bet arī institūciju un iestāžu līmenī. Un runājot par šādām atbalstiem no banku puses, darbiniekiem ir jābūt ar sapratni par un ap lauksaimniecību. Tas tomēr ir specifisks biznesa veids. Es varbūt, Raivi, tevi... Sandra minēja sadarbību ar institūcijām. Kā tu jūti pie lielā politikas galda, kad parasti kāda resursa tiek dalīta ar tie paši Eiropas fondu un tam līdzīgi? Cik mēs spējam ieklausīties jaunajos lauksaimniekos un šis lielais galds, kā mēs sakam, konsultatīvā sarunas ar nevalstiskajām organizācijām, kā tu raksturot, varbūt, cik ir mēs Latvijā novērtējam jauniešu ienākšanu? Kā varbūt tu to vērtētu kā sadarbības starp dažādām institūcijām? Man jau šķiet, ka mēs novērtējam. Protams, varbūt rezultāts ir savādāks, jo tā dalāmā aploksne ir tik liela, cik viņi mums ir. Un tās programmas, kas ir varbūt izdevīgas, veiksmīgas jaunam lauksaimniekam, nestrādā uz lielo. Bet varbūt mēs tur esam arī paši vainīgi. Mēs esam ar tām programmām uzaudzējuši viņus pa lieliem, un tad viņi saka, kas tie pa atbalstu griestiem, kas tā pa programmā tik un tik miljoniem vai tūkstošiem mums jau vajag lielāku. Un te ļoti daudz izskanēja par to, ka jaunajiem ir grūti uzsākt un sākt konkurēt, un viņi vēl konkurē savā starpā. Bet ja tev tas darbs patīk, tu uz viņu neskaties kā tīri uz biznesu, bet skaties, kas tev ir apkārt, ka tu gribi arī savu novadu, savu reģionu attīstīt, ka tu pats tādējādi kaut ko dod tiem, kas tev blakus dzīvo un aug, tad varbūt tas ir vienkāršāk sagramojams. Bet ziniet, kas man uztrauc vairāk, tad teksts. Mēs redzējām, kā mūsu vecāki mocījās. Es atvainojos, mēs jau arī mocījāmies tās garās vagas, jau bija kādreiz ar rokām jāravē, tagad jau pat tas nav jādara. Izņemot akmeņi pašiem jālasa, ja tur vajadzīgs un kaut kas tāds. Tagad tās mokas jau ir izdauguši un izdzīvojuši jaunie lauksaimnieki, tā kā ejot tajā darbā pie tiem vecākiem vai radniekiem. Bet katrā mokām ir arī savi augļi. Es visu laiku velku uz to pozitīvu un ceru, ka nākotnes jaunais lauksaimnieks būs tas, kas tomēr turpinās, un mēs varēsim baudīt vai lietot Latvijā izaudzētu, Latvijā pārstrādātu un neskatīsimies uz to modificēto vai saucamo importu. Labi, nesalīdzināsim laikus, kad ir grūtāk, kad ir vieglāk. Grūtums, manuprāt, katram ir savos laikos. Un viss ir atkarīgs no attieksmes, protams, bet tāpēc ir ministrija, tāpēc esam mēs organizācijas, kas sniedz rīkus. Piemēram, no Eiropas komisijas puses tiek uzstādīti ārkārtīgi augsti vides klimata mērķi, ko paši šobrīd ir atzinuši, ka tas ir pārāk augsti un tie nav saprotami, neiet kopā ar ekonomiskiem sociāliem mērķiem.
Un te varam mēs pieslēgties un domāt jau par jauno KLP periodu un nenogulēt un neielikt pēdējā vilcienā, kad KLP pēc 27. gada sāksies un tad kaut ko sāk domāt, bet mūsu organizācija ir arī dalība organizācija Eiropas jauno lauksaimnieku padomē, un tur pie nākamā KLP perioda mēs jau strādājam, lai mēs nepieļautu tādas pašas kļūdas, un šobrīd Eiropas komisija ir attapusies, arī vides organizācijas ir attapušās un redz to, ka bez lauksaimniekiem jau tos vides mērķus nesasniegs. Un ja šādi mērķi tiek piedāvāti, ir jāpiedāvā arī rīki, kā to sasniegt. Jā, man mēs te daudz par izglītību runājam. Mums ir apmēram 20,000 aktīvās lopkopības saimniecības. Es paņemšu vienu nozari, lai tas varētu ieskicēt apmēram, kas tiešām strādā biznesa, nevis vienkārši lopas uztur kaut kādā hobija pēc. Nākošā gadā mēs savācām datus, mums beigs vidējo profesionālo saucamo tehnikumu līmeni 10 jaunieši. Pret 20,000 saimniecībām ar, kā tu teici, ar vidējo vecumu 56+. Kāda vispār tur pārņemšana var notikt, ja tikai 10 jaunieši beidz, un iespējams viņi jau visi jau sen ir darba tirgo jau noņemti, jau sarunāti. Jūs visi pieminējāt izglītību. Ja, un šis ir jautājums, ko es gribu saprast no jums, varbūt kā jūs vērtējat pašreiz izglītības sistēmu. Mums arī jaunieši šeit klausās gan no Malnavas, gan no Bulduriem, gan no universitātes. Kāpēc neejam mācīties? Jo Reins teica, ir jāmācās, jānāk ar gudru biznesa plānu. Bankas prasa ne tik daudz varbūt nodrošinājumu, cik tavas zināšanas. Kā mums dabūt iekšā šais izglītības sistēmā, radīt ticību, lai nemocītos? Pareizi ir, ja es turpināšu kā vecāki mokamies, tad tā ir izglītība, ko man mamma iemācīja, tik es turpināšu. Ja es nedabūnu labu izglītību vidējā tehnikumā, vai kā tas būtu izglītības iestādē vai ārzemēs, es turpināšu mocīties, vai tad es nezinu, kur es tad smūgu prom no turienes. Jā, zināšanas ir viens no tematiem, ko es gribēju šajā diskusijā arī paturpināt, jo ļoti daudz no klātesošiem piemin, kam vajag zināšanas. Labi, bet zināšanām ir jābūt kvalitatīvām un praktiski pamatotām, nevis pēc tā, kā varbūt 90. gados strādāja. Protams, mēs to visu varam ņemt kā pamatu, tas viss teorija bez prakses nevar. Bet šādām te zināšanām ir jābūt par tagadni un par nākotni. Mācībām, tehnikuma vai augstskolas līmenī ir jābūt par to, kādas prasmes ir vajadzīgas šodien un nākotnē. Piemēram, riska izvērtējums, tehnoloģijas, digitālās tehnoloģijas, kā to visu pielietot. Nepietiek jau tikai ar to, ka mums ir pārstāvi, kas šādas tehnoloģijas piedāvā, bet tam visam ir jābūt apakšā zināšanām no lauksaimnieka puses, kā efektīvi veidot savu uzņēmumu, jo arī tīri par finanšu sadaļu lauksaimnieks savu algu bieži vien neierēķina. Un tam ir jābūt arī zināšanu pamatā, respektīvi, ko es gribu uzsvērt, ka zināšanām, ko mums šobrīd pasniedz augstākajā vai tehnikumu līmenī, ir jābūt šodienas un nākotnes vajadzībām pamatotam. Ko darīt? Jo tu esi arī ievērojams nevalstiskās organizācijas vadītāji. Ko darīt? Piemēram, es nezinu, tādas pašas prakses vietas, skolas, sadarbība, literatūra, entie jautājumi. Vai mēs nozari pienācīgi paši ieguldam izglītības sistēmā? Mēs tikai prasam, bet vai mēs esam iedavuši kaut ko ielikuši iekšā, lai nākt ārā tā izglītība? Te ir paudžu nomaiņas jautājums. Vai tad jaunos izglītības sistēmā tik viegli ielaiž? Neielaiž. Okay, arī tur vajadzīga nomaiņa, ja? Ko mēs varam darīt, ko mēs arī JSK daram? Mēs dalāmies praktiskajā pieredzē un padomos, jo lauksaimnieks vislabāk mācās no praktiskās pieredzes, ja ir iespēja skatīties, kā citi ir to darījuši, un jaunie lauksaimnieki tiešām mācās. Un jaunie lauksaimnieki arī JSK biedri nebaidās izteikt un izstāstīt savas kļūdas, lai citi to nepieļautu. Un mums ir spēcīga sadarbība ar Eiropas jauno lauksaimnieku organizācijām un jaunajiem zemniekiem. Un mēs braucam pie viņiem, mēs ar viņiem runājam un pie viņiem tiekamies. Arī viņi brauc uz Latviju, jo arī no Latvijas lauksaimniecības var daudz ko mācīties. Nevajag domāt, ka tikai visur citur zāle zaļāk un mēs neko nesaprotam. Bet arī no mums var ļoti, ļoti daudz ko mācīties, un mēs varbūt to dažbrīd nenovērtējam. Mums ir milzīgs resurs, ko mēs neesam mācējuši parādīt un ieguldīt šajā zināšanu līmenī.
Un par zināšanām runājot, es uzskatu, ka mums ir jādzīvo vairāk ārpus lauksaimnieka šī sauktā burbuļa, jāiet ārā vairāk un jārāda to, ka lauksaimniecībā viss ir citādāk nekā varbūt kāds ir iedomājies, kā vēl tas viss notiek vēsturiski. Un mums par to ir jāstāsta un jārāda, ka lauksaimniecībā ir ārkārtīgi daudz lomas, daudz profesijas, ka tā nav tikai lopkopība vai graudkopība, ka var iesaistīties arī no jauna. Jā, šeit parādās jau tā, ka mēs varam pozitīvā Reini, tu gribēji komentēt, varbūt arī Sandrs. Es gribēju, tāpēc, ka pats sev joprojām pieskait pie jauniem. Ja? Man šogad būs 41 gads. Vairāk grādi ir, ja? Man ir arī programma Stanfordā pabeigta, Šveices biznesa skola un tā tālāk. Bet es sāku arī ar banku augstskolu tepat Latvijā, ja? Un es gribu pateikt, ka tā izglītība ir pietiekama kvalitatīva. Ja arī ir jautājums, vai jaunos laiž, es šobrīd vadu Stradiņu padomu. Tā ir ļoti nopietna universitāte. Ja? Un pagājušo nedēļu satiku, piemēram, Straujums kundzi, kur ir mans kolēģis, kas vada Jelgavas universitāti, kas tagad moderni Latvijas biozinātņu un tehnoloģijas universitāte. Ja? Tā kā zinu šīs programmas, ja? Bulduru tehnikums mums ir bijis portfelī, kur pārzina tās programmas. Vakardien tikos ar Buts vadītāju, arī tiešām ir milzīga pieredze. Es gribētu teikt tā, ka tas vienmēr var piekrīt, uzlabot kaut ko, bet tas spektrs nodarboties šajā jomā, uzlabot zināšanas lauksaimniecībā, Latvijā ir ļoti labi, manuprāt, nosēts, ja? Tikai vajag pašam iet un darīt. Jeb, kā saka, gribēju piebalsot Raivim, ja? Krieviski vairs nerunāju 2 gadus, bet filmas dažas ir labas. Ja? Viena no tām ir Maska vasarām netic, kurā bija teikts, laiki vienmēr ir vienādi. Pirms nopelni ir kārtīgi jāpastrādā. Tāda bija tur tāda doma. Es ātri papildināšu, piedod, Mārtiņ, es redzu, ka Edgars laiku grib teikt, bet es iespraucos pie. Es gribu ātri papildināt par to, ka jā, izglītība mums ir augstskolā 4 gadi jāmācās, bet tāpat brīdī jaunais lauksaimnieks arī es, kad mācījos universitātē, man ir papildus jābūt saimniecībā. Es nevaru saimniecības darbus atmest uz 4 gadiem un sevi ieguldīt tikai augstākajai izglītībai. Un arī pabeidzot augstāko izglītību ir vēl ko mācīties. Ir jāsaprot, ka izglītības dokuments neiedod visu, ko vajag. Jā, Edgar, tu nesen atgriezies no mācībām ārzemēs, teici, es šais dažās nedēļās iegūtu tik daudz, kā varbūt 4 gados, sēžot skolas solā. Kā tu komentē? Un tev ir īpaša loma, tu esi konsultants, kurš tieši šo jauno zemnieku vajadzības ļoti labi sadzirdi. Un kā tu jūties kā padomdevējs? Vai tu esi gatavs arī šos jaunās lietas arī konsultēt un parādīt? Kā tu to vērtē, to saistību, zināšanu, došanu tiem aktīviem zemniekiem, kas jau strādā uz lauka? Es piekritīšu Reinim, ka izglītības sistēma ir pietiekami kvalitatīva un tur sliktākajā gadījumā nevis kaut kas jāmaina, bet jāuzlabo, jo principā jau tajā laikā viss ir atkarīgs no mums pašiem. Cik mēs ļoti gribam, cik mēs aktīvi, adekvāti esam, cik mēs ļoti ņemam šo informāciju vispārējo. Tādā ziņā tas ir par to, bet es gribēju nedaudz atgriezties, jo man galvā iesēdās ministra vēlējums nākiet, nebaidieties, darbojamies. Mēs šeit runājam par lauksaimniekiem, jauniem lauksaimniekiem, kas ir izlēmuši jau darboties lauksaimniecībā. Okay. Bet darbojoties tagad pēdējos gadus nozarē, es jau esmu šito minējis, manuprāt, kaut kādās intervijās, bet man tā sāpe ir tāda, kad es redzu, kad ir jaunieši, kas manto zemi no omītēm laukos vai vienalga, vai ne? Un viņi neapzinās, ka tas ir resurs, ka tā ir iespēja. Viņiem nav izpratne par to. Un ja Bauskas novadā mūsu laikos var pārdot 18 hektāru zemes par 20,000 eiro, ja? Es nezinu, tas ir kapeikas, tā ir vienkārši nezināšana. Un ko darīt ar tādiem cilvēkiem, tādiem jauniešiem? Varbūt tas sākas sabiedrības izglītošana par lauksaimniecību kā tādu. Varbūt tas sākas mazajās klasītēs skolā, kad lauksaimniecība ir būtiska daļa no mūsu valsts tomēr. Tā ir būtiska nozara, un varbūt tad ir jāizglīto sabiedrība jau kā tāda sākumā, lai kad būtu šādas iespējas vai resursi jaunietim parādās, ka viņš, tā ir tā mana sāpe. Jā. Es vienkārši gribēju atgriezties pie šī. Jā. Un mēs kā Jauno zemnieku klubs arī esam devušies uz skolām, un tur ir interesanti, ka jaunieši grib dzirdēt par lauksaimniecību, bet viņi netiek klāti pie tiem resursiem, tad mēs ejam pie viņiem palīgā. Ir jāsaprot, ka sabiedrības attieksme ir arī atkarīga no mums, kā mēs sev pasniedzam un kā mēs ejam pie sabiedrības. Un, kad es runāju ar skolēniem, tiešām pilsētas skolās, kur skolēniem nav nekāda saistība ar laukiem, lauksaimniecību,
viņi uzdod tik ļoti interesants jautājums, kas, man, protams, praktiskajam lauksaimniekam liekas tik ļoti pašsaprotam, bet es saprotu, ka ja es kā praktiskais lauksaimnieks neizstāstīšu jaunietim, viņš jau to nezinās, un tad mēs varēsim atkal dzīvot stereotipos un ciest no sabiedrības nesapratnes un spiediena. Jā. Reini, tev bija kaut kāds komentārs? Jā, man bija tā piemēra, ko Edgars arī minēja. Tas ir arī labs piemērs. Ja 18 hektārus Balskas pusē pa 20,000, jā, tad tur ir droši vien pilnīgas nezināšanas. Un viena no lietām ir, šādā gadījumā, ja runa tikai pa zemi, ja vairāk, tad ir zemes fonds ir atbilde. Jo viena lieta, ko es gribēju pateikt, mēs neļaujam to tirgu kropļot, bet mēs ne tikai nesitam uz augšu vai uz leju, bet mēs arī skatāmies, lai tā cena ir taisnīga. Mums ir bijuši gadījumi šādās tieši situācijās, kur, piemēram, kāds kaimiņš mēģina, Klau, es tev esmu gatavs. Piemēram, ja viņš saprot, ka ir nezinīts un mēģina šādi apvārdot, ja tas cilvēks pārbauda, kāda cena ir pie mums, mēs pat zinot, ka viņš varētu tikt kaut kādā veidā šādi apmānīts, nevis mēģinam uz tā iedzīvoties, bet mēs sakam patieso tirgus cenu. Un dažkārt arī mums ir bijuši gadījumi, ka tas cilvēks dabū daudzkārt vairāk, tikai tā iemesla pēc, ka mēs ejam vienmēr pēc tā tirgus vidējā, konkrētajā reģionā, ja? Un man liekas, šī būtu atbilde tad ir pa zemi. Savukārt, ja iet runa pa saimniecību, jau kur būtu zeme ar visiem pārējiem aktīviem, šis bija arī piemērs, ko minēja ministrs. Mēs esam šo pārnājuši, mēs arī nākamnedēļ tiekamies, un es biju arī Saimā vairākas reizes te komisijā šo jautājumu dzirdējis. Man liekas, būtu laiks arī padomāt par to, ka speciāla programma, ko varētu arī Altums administrēt, ja, kur mēs tiešām akumulējam šīs saimniecības un tad ātrāk nododam jaunajiem. Jo, ja mēs skatāmies vispār jau šobrīd, kā ir Altumam, tad lielākā daļa no tiem jaunajiem lauksaimniekiem, kas ir mums portfelī, ir tieši sākuši kā pārņemot saimniecību iepriekšējo. Ja? Tā kā tur mums ir labas iestrādes, labi piemēri, ja? Tā kā to varētu darīt. Man jāuzdod jautājums no Facebook mūsu skatītājiem, kur lauksaimnieks var saņemt palīdzību arī juridisko, jo līdz ko saimniecība nonāk grūtībās, viņai brūk virsū dažādas instances, un ir ļoti grūti, kad nevis tev palīdz, bet tev mēģina saplosīt. Sandra, tu ar tādu piemēru minēji, kad ir šīs grūtībās nonākušās situācijās, ir nevis, ka tev ir tāda sajūta, ka tev kāds palīdz, bet īstenībā mēģina tev vēl vairāk sarežģīt situāciju. Ko darīt šāda ieteikums? Jā, tāds piemērs ir bijis, kad šeit pat esošā Altuma programmas grūtībās esošā programmā nepiešķir atbalstu, jo saimniecība ir nonākusi grūtībās. Kur griezties pēc palīdzības, noteikti tiešām ļoti praktisks piemērs, kur mēs varam palīdzēt, ir caur organizāciju, jo arī pie mums ir griezušies juristi, kas saka, mēs varam palīdzēt. Mēs nenoplēsīsim par to ļoti lielu summu, bet mēs varam palīdzēt, jo mēs redzam, ka, piemēram, tuvojas dažādu pieteikumu termiņu beigas, un juristi ir gatavi pieslēgties un palīdzēt. Un tāpēc arī es domāju, ka viens no ļoti svarīgiem aspektiem ir tā sociālā sadarbība, kooperēšanās. Pat ja ne kā kooperatīvs, kā mēs to varbūt saprotam biznesa nozarē, bet cilvēcīgi vienam otram sniegt palīdzīgu padomu, lai pats sev neizdarītu kādu skādi un mācītos no citiem. Jo, kā es esmu minējis, jaunie zemnieki nebaidās pateikt arī savu rūgto pieredzi, lai citiem nebūtu tas pats jāizcieš. Edgar, tev bija komentārs, vai es iedošu Reinim? Ja šis ir tas grūtībās nonākušās situācijas. Šeit vajadzētu būt atkal ļoti precīzam. Ja mēs lietojam vārdu par to Altums vai palīdz vai nepalīdz grūtībās, tā ģenerāli, tad Altumam šīs programmas un apgrozāmo līdzekļu programma, kas no novembra līdz martam uzrāva 40 miljonus pāris mēnešu laikā, ir skaidrs piemērs, kad mēs palīdzam uzņēmumiem, kuriem ir grūtības, bet ļoti uzmanīgi ar grūtībās nonācis uzņēmums ar šo definīciju. Un tās nav manas vai Raivja vai kāda citas emocijas, tur ir diezgan zinātniska definīcija. Viena no tām ir, ja uzkrātie, akumulētie zaudējumi ir vairāk nekā puse no pamatkapitāla, sākās definīcija tāda, ka tev ir principā ļoti vienkāršojot aizliegts darboties ar vairākām programmām. Tā nav kaut kāda iegriba, tas ir daudz cauri programmām, un tur var būt jebkāda juridiska konsultācija. Ja? Mums tā atbilde būs vienmēr vienāda un cieta, tāpēc, ka tas ir tas, ko mums arī prasa auditējot mūsu programmas, un tur, kur ir publiska nauda, tev ir jādarbojas tā, ka publisku naudu tu piešķir noteiktā kārtībā, bet arī par to atskaities. Ja? Tā kā tās divas lietas arī nevajadzētu miksēt. Raivi, es klausoties tevī, tu pieminēji tādu programmu skolas ēdināšanu, un es zinu, ka tu ar to jautājumu arī strādā, kā iespēju mazajiem jaunajiem startēt, kur nevajag lielas zemes platības,
bet tieši tās potenciāls vietējās pārtikas ražošanai, sistēmai. Tu esi daudz tam ieguldījis arī savu enerģiju. Kā tu vērtē tieši jauniem lauksaimniekiem, kam varbūt tā zeme nav tur 100 hektāru mērama, ja viņš grib sākt šo pirmo biznesu, kaut gan Edgars teica siltumnīca, ja? Kā tu redzi šo potenciālu, varbūt, kad jaunajiem iesākt Latvijā ražot tās lietas, kas ir varbūt nišas produkti, bet šeit pat uz vietas. Kā tu saredzi tās iespējas? Nu, es jau saku, es saredzu. Tur vienkārši ir arī, man patika, ka Sandra aizskāra vārdu tā kooperācija. Tas nozīmē, ka tiešām ir jāsameklē biedri, sadarbības partneri. Nevajag arī visiem pirkt tos dārgos traktors. Varbūt to traktoru var arī kooperējoties izmantot. To arī piedāvā šīs kompānijas, kas arī traktors tirgo, iznomā vai tam līdzīgi. Jo tie ir patērēti resursi, vai tu vēl neesi gatavs tādām investīcijām, bet tu jau vari sākt darboties. Bet atgriežoties pie tā lokāla patriotisma, kā es saku, vietējo izaudzēt pašiem, jā, tā ir arī tā mūsu nākotne un tas karoks, ko mēs gribam kā zemkopības ministrija ar citām ministrijām izdarīt, ka vietējās pārtikas ražošana, veicināt viņu audzēt, dažādību, tas, kas arī laužās caur šīm kopējās lauksaimniecības politikām, ir tā nākotne. Es ceru, ka mums viņi viss izdosies iedzīvināt, un tad arī zemkopības ministrija domās, kā atbalstīt tieši šos lauksaimniekus, kas ražos vietējo pārtiku par preci tieši skolām, cerams arī pašvaldībām un visām citām publiskām institūcijām. Un tur būs arī tad gatavie šie finanšu instrumenti. Un tur arī noteikti tad būs saruna. Mēs aicināsim, lai lauksaimnieks laicīgi varētu savu biznesu pārorganizēt uz to, vai domāt ar to, ka es tieši strādāšu vismaz 40% varbūt no noieta, man paņems valsts, to nopirks vai izmantos, un tad tālāk varēs lipināt klāt savu biznesu, vai bieži vien lauksaimniecība arī aizgājusi jau kā bizness. Mēs to nekad negribam atzīt, bet tādiem žēl ir. Tā kā domāsim un iesim tajā virzienā. Es negribu veicināt un negribu ticēt, ka mēs esam visi gatavi iet uz kaut ko modificēt. Mēs tomēr gribam uz izaudzēt pārtiku, jo Latvijas resursi ir tiešām, kā tas skanēja, gan mežs, gan zeme. Un tā jau ir tā mūsu arī eksporta spēja vai patēriņa lieta, jo citas valsts, piemēram, nezinu, iedomājieties Grieķija, Spānija, kur it kā var vairākas ražas ievākt gadā, tur mēs viņus apskaužam, jo mums visu laiku saule un gaisma pamaz, bet viņiem jau nav tā zeme, un tad brīnās, ka to stikla vatu tur jāurb tajās klintēs un jāaudzē, ja? Nu, viņi arī mocās, saule ir, bet nav tā zeme. Ja. Un tieši tā, mums ir ūdens. Jā, tas potenciāls joprojām mums ir jāapzinās tas, ko Sandra teica. Gribam, negribam, zemkopības sektors ir Latvijas vilcējspēks. Mūsu meži, ūdeņi, zeme ir tas, kur mēs esam, mūsu iekšzemes koproduktā mēs esam ļoti, ļoti spēcīgi. Tā kā mums tā stunda palidojas nemanot, es varbūt tagad katram mums iedot 1 minūti laika novēlējumu jauniem lauksaimniekiem, katrs varbūt no sava skatu punkta. Iedrošināt tos, kas ar mums sēž zālē, jaunie skatās, kā jūs varbūt tādā kopsavilkumā iezīmēt šo potenciālu, kur tad, kā? Nemocīties, nākam, ir potenciāls, ir iespējas, tas ir forša lieta. Varbūt, Reini, sāksim ar tevi. Jā, tad... ok. Man laikam, ja skatītos cauri to visu stundu, visas tās manas remarkas, kas bija vairāk vai mazāk, ok, šeit ir lieta, bet kur ir atbildi. Ja? Es pēc dabas esmu būvēts kā, ne reālists, bet vairāk varbūt reālists optimists, ja? Jo man liekas, tas, kurš kārpās, tas risinājums var rast. Un var arī šeit rast ar Eiropas Savienības līdzekļiem, ja? Arī par izglītību mēs izrunājam daudz citas lietas. Manuprāt, atbildes ir daudz. Es lietoju daudz arī miljonus, tad arī konkrēts piemērs uzņēmumu skaitļus. Man liekas, katram dienas beigās ir izvēle vai iet un gausties par to, vai meklēt risinājumus, jo es pārāk bieži darbā arī redzu tos labos piemērus, lai teiktu, ka iespēja nav. Tas, kas ir šeit, arī man ļoti patika šodien, jā, varbūt arī gatavoties nākamnedēļ, tā viena lieta, kas izkristalizējās, ir tiešām pieprasījums pēc tās, teiksim, saimniecību pārmantojamības programmas, jā, ko es jau minēju, jā, un arī paldies arī, tas tiešām ir vērts, ka būt šādos paneļos, un paldies par jūsu pieredzi, jā, jo tas tikai apstiprina tajā virzienā, ko mēs jau jaunadēļ ar ministru tiekoties pārunāsim. Tā kā paldies, turpināsim. Paldies, Ren. Sandra?
Jā, es domāju, ka mums kopā ir jārada tie rīki, lai jaunajām ģimenēm un jaunajiem lauksaimniekiem ir vēlme palikt, pārcelties laukos, lauku vidē, jo jaunie lauksaimnieki strādā ļoti efektīvi un kvalitatīvi. Varbūt pat neskaitot hektārus, hektāru daudzumam nav tik liela nozīme, bet nozīme ir efektivitātei. Un tas, ko mēs jūtam no biedru puses un no jebkura lauksaimnieka puses, ka ir ārkārtīgi svarīgi un vajadzīga šī ilgtermiņa vīzija, ilgtermiņa redzējums, stratēģija nozarei, jo šobrīd jautājums ir no zemniekiem, vai mēs vispār esam vajadzīgi. Un tāpēc mums ir arī ļoti spēcīga pārstāvniecība Briseles gaiteņos vajadzīga, gan no mūsu organizācijas puses, ko mēs darām, gan arī no ministrijas puses, lai mums nav šie jāsaņem tikai dažādi mērķu pieprasījumi, bet lai mēs tomēr šajos lēmumos esam ar praktisku, reālu pieeju. Un es novēlējums ir nesajukt prātā un padomāt par sevi. Labi. Edgar, tev kā konsultantam arī kāds novēlējums ir tiem, kas, kā tu teici, varbūt vēl tu sēži 6. klasē un domā tikai par savu nākotni. Ko tu noteikti? Jā, es tā ļoti konkrēti, īsi spēku, izturību, pacietību. Pacietība šajā nozarē ir atslēga. Un, ja tu esi jauns lauksaimnieks, tad noteikti ticību sev. Jo neviens cits tev priekšā nepateiks, nevilks tevi aiz ausīm, nāc un dari. Tici sev un protams, izglītojies, darbojies, lai tas viss iet līdzi, vai ne, lai nav tikai plika ticība kaut kam. Bet, jā. Un šim visam nelielajam bardakam, kas tagad ir varbūt valstī sektorā, varbūt Eiropā nedaudz neļaut nobiedēt tam. Jo tas viss ir mainīgs, viss ir pārējošs un jā, tiešām strādājam un daram. Paldies. Paldies, Edgar. Raivi? Nu tad es vērsīšos gan pie skatītājiem, gan pie Rāmavas izstādes apmeklētājiem, lai Sandra un citi nesajuktu prātā. Es aicinu ikvienam, ieejot tirgu, veikalā, vienalga jebkurā tirzniecības vietā un likt grozā vietējo pārtikas preci. Tā jūs palīdzēsiet Sandrai, Edgaram un citiem lauksaimniekiem, jo katrs tas jūsu izdarītā izvēle jau ir tas atbalsts, par ko viņi tad novērtēs, ka viņi ir vajadzīgi. Un tajiem apgalvojumi vai mīti, ka Latvijas pārtika ir dārga, nav patiesība. Paskatieties kilogramu cenu uz tiem iepakojumiem. Tā ir tā šausmīgā tirgotāja mārketinga triks. Tie spāņu tomāti ir dārgāk par latviešu tomātiem, pat arī šodien ieiet, paskatieties, jo kilogramu cena vienalga latviešu precē būs lētāk, jo tur nav tās transporta izmaksas tik liels, tur nav loģistikas izmaksas liels un tā tālāk. Kāpēc veikali to tā dara? Konkurences padome cīnās kopā ar mums, tā kā izdarat izvēli pa labi vietējiem, jūs palīdzēsiet mums visiem. Paldies, kolēģi, draugi, par šo ļoti interesanto diskusiju. Man liekas, tā stunda pagāja tik ātri. Tad, ko es sadzirdēju no jums, varbūt savēlkot kopā, kāds ir jaunais lauksaimnieks, viņš ir izglītots profesionāls, kas ir beidzis labas skolas, varbūt pat vairākas. Viņš ciena savus vecākus, un tā ir savstarpēja sadarbība, kad vecāki viņam ar prieku nodos saimniecību un teiks, beidzot es varu atpūsties. Ja es redzu, ka mani jaunie ir gatavi turpināt un ar izrāvienu, man nav bail sadot viņiem šīs grožas saimniecības. Bet, droši vien tas, ko Edgars ir teicis, ka vecāki grib sajust savus vecumdienas, jo Latvijā, man liekas, tā ir tāda feina lieta, kad parasti lauku sētā dzīvo 3 paudzes. Un tad, kad jaunie, kas strādās uz lauka, mammas pieskatīs mazbērns. Un tas ir tāda sistēma, kas Latvijā ir bijusi, un es domāju, viņa arī notiks. Un tad tās programmas, ko Reinis arī minēja, ir tiešām jaudīgas, bet es redzu, ka izglītība būs pāri visam. Ja tev būs labas zināšanas, spējas mācīties, apgūt to lietu patīk, tad arī tas nodrošinājums noliksies otrajā plāksnē, ja, un tad to arī droši vien veiksmīgi iestartēt šī, es teiktu, ļoti perspektīvajā nākotnes tirgu, jo es esmu optimists. Es redzu, ka pārtika ir kļūst jau par, kādreiz mēs par to domājam, bet pārtika kļūst par tādu, līdz ko sāk ar viņu spekulēt savā veidā, tas nozīmē, ka viņas pieprasījums tikai un vienīgi pieaugs.
Līdz ar to es saku latviešu jauniešiem turēt savu zemi savās rokās. Vecāki atdodiet zemi saviem bērniem, jā, un turiet viņu latvieši zemi savās rokās. Tas ir mans novēlējums, jo milzīgs potenciāls mums ir. Un vēl tie ārzemnieki, kad atbrauc uz Latviju, saka, jūs pat neapiedziet, kāds ir jūsu potenciāls. Ja? Jums ir ūdens, jums ir klimats, jums paliek arvien siltāks, jums ir ļoti auglīgas zemes. Tikai pārvaldiet to pašu un neatdodiet vienam. Paldies jums par interesanto diskusiju, paldies visiem skatītājiem, klausītājiem. Un es zinu, ka ir mazs dāvaniņas arī no Rāmaus izstādes organizatoriem, mūsu lektoriem. Paldies visiem un tiekamies jau jauno saimniecību atbalsta dažādās lietās. Paldies!